Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda mērķis ir palīdzēt dalību valstīm ātrāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un Krievijas karadarbības Ukrainā radītajām sekām. Eiropas Savienības līmenī dalību valstīm atvēlētais finansējums ir 723 miljārdi eiro. Atvesaļošanas fondam Latvijā ir 6 darbības virzieni – klimats un enerģētika, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, ekonomikas, veselības nozares un tiesiskuma stiprināšana. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem, pašvaldībām un citām organizācijām iegūt papildu līdzekļus un veikt dažādus uzlabojumus, lai veidotu mūsu valsti zaļāku un digitālāku. Latvijā 6 darbības virzienos tiks īstenotas 25 reformas un 63 investīcijas, kopumā ieguldot 1,97 miljārdus eiro. Latvijas prioritāte ir klimata mērķu sasniegšana un atkarības samazināšana no Krievijas fosilā kurināmā. Klimata mērķu sasniegšanai un enerģētikas sektora transformācijai paredzēta teju puse no finansējuma, jeb 810,9 miljoni eiro. Tas sniedz iespēju attīstīt inovatīvas tehnoloģijas, padarīt transporta nozari un enerģijas ieguvi dabai draudzīgāku, kā arī pilnībā pārraut fosilo saikni ar Krieviju. Latvijā ar šo finansējumu stiprinās elektrotīkla infrastruktūru, kas ļaus samazināt elektrības cenas, turpinās daudz dzīvokļu un publisko ēku siltināšanu, padarīs Rīgas un Pierīgas transportu zaļāku, izveidojot 5 jaunus transporta koridorus, kā arī iegādājoties elektroautobusus un bateriju elektrovilcienus. Visā Latvijā uzbūvēs 9 katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centrus, un uzņēmējiem dos iespēju uzlabot energoefektivitāti ražotnēs, pāriet uz dabai draudzīgāku enerģijas ieguvi un apkuri. Seko līdzi atvesaļošanas fonda aktualitātēm Latvijā un uzzini jaunāko esfondi.lv un sociālajos tīklos.